Un mēs saskatījāmies un teicām, jā, un tas ir kaut kas tāds, kur mums vajadzētu piedalīties. Es apskatījos, kas tur ir, apskatījos arī iepriekšējos videos dažus, šķīti interesanti, pamēģināt, un tā arī pieteicās. Piedalīties ir vērts. Tāda baigi labā lieta bija, kad sanāk izrauties no savas tās ikdienas tajā pelēkajā vidē un mēģināt saprast pats sev, ko tu īsti dari un kāpēc tu dari. Katram pētniekam ir jāmācās ne tikai uzrakstīt tādu gudru, solīdu rakstu vai kādu citu zinātnisko publikāciju, bet arī tiešām aizraujoši un interesanti pastāstīt par savu tēmu, jo tas ir iespējams, un es domāju, katrā jomā, īpaši ekonomikā. Kurai lietai jāpietiek humoram? Tu pastāstīji cilvēkam saprotam un vienkārši tai pašā laikā interesanti, bet jokiem ne. Īstenībā tā bija mana pirmā pieredze, kad man vajadzēja nevis censties sarežģīt visu, bet tā kā vienkāršot. Tad vienu vakaru paņēmu, piesēdos, sāku rakstīt, un es atcerējos, ka tur ir jābūt tā, lai visi saprot elementāri. Vienmēr lietas vēl savu stāstījumu var uzlabot, vienmēr var padarīt vēl vienkāršāk. Es sapratu, ka ir jādara tas, kas vislabāk patīk. Un ja tu kaut ko ļoti labi māki, tad arī, protams, citi to var novērtēt labāk. Bija svarīgi saprast, kas ir tas, ko man vajadzētu tādā konkursā par sevi parādīt. Nosēdināju sievu pie datoru, teicu izlasi, vai tu saproti, ko es daru. Un tad viņa palasīja, uzdeva dažus jautājumus, palabojām, un pēc tam viņa pateica. Tagad es kaut ko domāju, ko tu tur dari tajā laboratorijā. Mēs visi tomēr esam ļoti sasaistīti kopā, un visiem jaunajiem zinātniekiem vajag iemācīties savus pētījumus pasniegt vienkārši un saprotami.